Jau 18. gadu Latvijā darbojās Kristīgā akadēmija. Studenti šeit var izvēlēties specializēties šādās studiju programmās – teoloģijā, bībeles mākslā, sociāli karitatīvajā darbā un sabiedriskajās attiecībās. Šī augstskola māca jaunietim domāt un ieliek jaunietim stabilus pamatus, uz ko tālāk jaunietis var celt savu ideju, savu dzīvi būtībā. Jo, ja jaunietis zina, ko viņš grib, tad viņš arī varēs to panākt. Un šī akadēmija būtībā ir tā, kas ieliek tādu skaistu pamatu, lai tu saprastu, ko tu gribi vispār no savas dzīves, no savas darbības un kādu tu pats redzi savu nākotni. Daudz jaunieši izvēlās tieši Kristīgo akadēmiju, lai apgūtu sabiedriskās attiecības. Protams, atmosfēra ir cita, un man ļoti patīk šī atmosfēra. Kā būt citās universitātēs, nezinu, jo nekur citur sabiedriskās attiecības nebija pirms tam stājies. Es neizslēdzu iespēju, ka nākotnē, pabeidzot šeit augstskolu, es arī varbūt strādāšu šajā nozarē, bet stājoties man vairāk bija svarīgi pašizglītoties un principā turpināt attīstīties. Kristīgajā akadēmijā var apgūt izglītību dienas, vakara vai neklātienes nodaļā. Šajā augstskolā var mācīties jebkurā vecumā. Vineta Fišere Kristīgo akadēmiju apmeklē kopā ar dēlu Aivaru. Mums par ko diskutēt. Mums ir daudz lekcijas kursi, ko mēs klausāmies kopā. Mums ir pretēji viedokļi par vienotru jautājumu. Mums ir par ko diskutēt, un mēs bieži vien nonākam pie kaut kā trešā, pie kāda vidēja, priekš sevis. Aivars Fišers pirms nokļuva Kristīgajā akadēmijā mācījās vidusskolā ar militāru specializāciju, tad apguva autoatslēdznieku profesiju, līdz beidzot izvēlējās sabiedriskās attiecības. Man bija dzīvē grūts periods, kad es vairāk pievērsos ticībai, kristietībai, bībelei, un droši vien tāpēc es arī atnācu uz šejien, kad es sapratu, ka īstenībā tas ir skaisti, un kad tā mācēt domāt un tā domāt, tas ļoti nodara dzīvē, lai pašam būtu vienkārši vieglāk. Pēdējo gadu laikā akadēmijā izstrādāta unikāla ikonu glezniecības apmācības programma, kas balstās pareizticīgās baznīcas ikonu glezniecības tradīcijā un kanonā. Studenti pētnieciski strādā pie kanona un latviskās glezniecības īpatnību apvienošanas. Šī ir augstskola radošiem cilvēkiem. Tādiem cilvēkiem, kuri negrib tikai rēķināt, bet kuri grib arī domāt. Mēs īstenībā netestējam, kādai reliģijai un kādai pārliecībai cilvēks pieder. Viņš atnāk šeit un mācās saprast, kas tas ir garīgi, radoši dzīvot un būt laimīgam. Tā.